Šaviņā esat sveicināti īpašajā vasaras mušas epizodē. Un tā ir veltīta īpaši Valmieras vasaras teātra festivālam. Vai jūs esat bijuši šajā festivālā? Ja esat, atsūtiet mums ziņu, kā jums gāja. Mums būs 2 stāsti no cilvēkiem, kas veido šo festivālu, kur jūs uzzināsiet, cik viegli vai neviegli ir izdarīt šādu uzdevumu, uztaisīt festivālu. Pašlaik viņš notiek šogad augustā, 7., 8., 9. un tur būs izrādes visiem, no bēbīšiem līdz pat sirmiem cilvēkiem. Ik viens atradīs kaut ko foršu un uzrunājošu Valmieras teātra festivālā. Un es domāju, ka varam sākt ar mūsu pirmo stāstu. Lai iet Jānis Znotiņš, pieaugšana. Labvakar! Pirms es stāstu savu stāstu, mani Martā ir aicinājusi vairākas reizes, un tas stāstu, par ko tad jārunā, par tādām neveiksmēm. Es tajā brīdī uzreiz Martai saku, es tā domāju, man nav nekādu neveiksmi vispār. Es pat nevaru iedomāties vai kā, un godīgi jāatzīst, ka šajā reizē sanāca tā, kad 7., 8., 9. augustā Valmierā ir Valmieras vasaras teātra festivāls, un mēs vienā sapulcē mums mārketinga nodeļa prasa, vai kāds vispār klausās podkastus. Es teicu, jā, es klausos. Vispār mums vajadzētu kādā podkastā, lai kāds no jums parunā. Un viņi saka, pirmo, ko viņi nosauca, 2 nosauca mušu, un nosauca cilvēku jaudu, un es tajā brīdī, es zinu mušu, starp citu, viņa jau cik reizes man zvana un saka, varbūt tu varētu atnākt kaut ko pastāstīt, un tā, un tā, un tā. Un tad es sāku domāt, varbūt tad es kaut ko varu tā kā salikt, un nevar jau būt tā, ka man tās neveiksmes nav, un skaidrs jau, ka ir un diezgan daudz, un tad es sāku tā kā sevi analizēt, pašanalīzi, tā teikt, nodarboties ar to, jo tajās reizēs, kad man jautāja par tām neveiksmēm, es neko vairāk nevarēju iedomāties par kaut kādām tādām, katrā ziņā man likās, ka tā neveiksmē jābūt krutai, lai tu nākt, tā kā runāt, lai tā, kad iespaidīgi, ka tu esi tā atrāvies, ka varbūt, nezinu, otrais nevar piecelties. Un vienīgais, ko es varēju iedomāties, es tikai varēju atcerēties tādus kaut kādus vidusskolas stāstus, piemēram, kad man latviešu valodā ritīgi sūdīgi gāja, nekā nevarēju tos komatus salikt, un man jau tā bija slikts atzīmes, un es atceros, ka skolotāji vienmēr gada beigās deva tā kā iespēju. Tagad būs domraksts, varat rakstīt mājās, par ko gribat, lai vilkt ārā tās atzīmes. Es laimīgs, es eju mājās, domrakstus rakstu, jo es zinu, es savu domrakstu iedošu mammai, lai izlasā, iziet cauri, viss kārtībā. Un es atceros, es uzrakstu to domrakstu, un es esmu pilnīgi tā, es neesmu pārāk relaksēts pa dzīvi, bet tajā brīdī es biju pilnīgi relaksēts, jo, mamma ir izlasījusi to domrakstu, un es tā kā aizēju nododu, un vispār ir skaidrs, ka būs labi, un es pēc kaut kādas nedēļas skolotāji mums izdala tos domrakstus, un es to paņemu to domrakstu, un es skatos literatūrā 7. Bet tas domraksts ir vienkārši sarkans, un latviešu valodā ir 1. Un tajā brīdī bija tāds aplausiens, varbūt arī skaidrs, ka bija par to atzīmi, bet tajā brīdī es bišķi arī pret mammu bija tā kā nedaudz tā kā paga, mamma, klausies, es tā kā tev uzticējos, iedevu, izlabo, saliec komatus, tā kā, un kas tagad notiek? Bet, tad es nesu to viennieku mājās, man kaut kā likās, ka es tomēr ar māti kopā to dalu, un kaut kā bišķi mierīgāk bija, un kad viņi liks mierā, varbūt ne pārāk tur gruzīs par to viennieku vai kaut ko tādu, un tāpēc es neko īsti nevarēju izdomāt vairāk par šādām neveiksmēm, vai kaut ko tādu. Un tad es sāku aizdomāties par to, ka iespējams, es nezinu, no kurienes man tas ir nācis, varbūt jau no pašas bērnības vai vienkārši ģimenē ieaudzināts, vai vēlākos pieaugušos gados, ka man ir tāda kaut kāda tāda fobija, tieksme vienmēr katrā neveiksmē saskatīt kaut ko pozitīvu, svētību vienmēr. Sakot, ja notiek kaut kāda sūdi, tu uzreiz tā kā no otras puses uz tiem sūdiem skaties, kas tur ir labs noticis un ko tu esi iegūs no tā un viss pārējā. Un no vienas puses, jo es kaut kādā brīdī domāju, bet varbūt
nevajag tā darīt. Varbūt vajag tā kā dažs labs dara, tā kā sociālajos tīklos vienkārši, ka tu esi dusmīgs, izgāz visu to žļoru ārā un mieris un nemēģini saskatīt neko tur pozitīvu vai kaut ko tādu. Un es tā kā sevi tā kā, un nevaru saprast, un es tiešām, man tā arī ir, kaut kas no es vienmēr, tā ir kaut kāda, es skatos, Dievs, tātad Dievs tev kaut kā uzrunā un mēģina tā kā saprast. Es neironizēju, es tiešām esmu ticīgs un es tiešām tā arī domāju, ka droši vien man kaut ko grib ierādīt ar tām katrām neveiksmēm. Bet tad es vienā brīdī sāku šķetināt arī tā kā savu dzīvi un galā ir skaidrs, ka ne ar pirmo reizi es tiku pie savas profesijas, kas esmu tagad, izmācījos vienā augstskolā, neveiksmīgi, bet pabeidzu, bet neveiksmīgi profesijas izvēle, maģistratūru nepabeidzu, sāku strādāt IT jomā jau pieminētajā šovakar, arī tur neveiksmīgi, jo bija diezgan vienā brīdī, bet tad jau es biju izdomājis, ka es stāšos tajā kultūras akadēmijā un sāku kļūt pārāk atklāts pret klientiem, ko es par viņiem domāju. Un tad atradu šo te profesiju, kurā es šobrīd arī, acīm redzot, iespējams, varbūt es tik tā domāju, pietiekami veiksmīgi darbojos. Bet viena lieta gan es sāku saprast, ka saistībā ar to pašu festivālu, ka ir viena lieta, ko es iespējams savā dzīvē esmu izdarījis, bet vienkārši paniski baidoties no kļūdām. Jo to es arī sapratu, ka man ir šausmīgi panisks bailes kļūdīties. Izdarīt kļūdu, un arī to es esmu dažreiz jauniešiem skolā stāstījis, kad, ko man žēl, ka man skolā neiemācīja kļūdīties, jo skolā bija slikti kļūdīties, bet īstenībā savā dzīvē es vispār kaut ko esmu iemācījies, tad tikai no kļūdām. Un tad viena no tām lietām par to festivālu Reinis Suhanovs 2016. Gadā radīja festivālu, kurā es arī no pašas pirmās reizes sāku darboties. Viņu uzaicināts, bet pirms tam man par festivāliem bija tāda pieredze ar viņu kopā. Mēs Skandavā veidojām alternatīvās mūzikas festivālus tajā laikā. Divatā. Mums bija tur vienam čomam tāda puspabeigta liela 90. gados, bet uzcelt jau zem jumta viesnīca pie stadiona, ja kāds zina to slaveno stadionu, 10-metrīgo. Un mēs izdomājām, ka vajag festivālu. Mēs gribam festivālu, tajā laikā mēs bijām iepazinušies jaunajā Rīgas teātrī ar Jēkabu Nīmanu, kurš bija no alternatīvās mūzikas. Un tad mēs sākām veidot festivālu. Tā bija svarīga, tā bija mana pieredze šajā stāstā, tas svarīgi par to pieredzi un festivāliem. Un ko mēs darījām? Mēs vienkārši visus stiepām ārā, apmēram, tā zāle varēja būt tikpat liela, tur bija piekraut ar būvmateriāliem, visus stiepām ārā, un tas bija tāds tik foršs laiks kopā pavadīts, ka mēs vienkārši izstiepām visu ārā, gandarījums. Mēs vēl tur spriedām par to, ja mēs smēķētu, mēs vispār nekad dzīvē to nebūtu izdarījuši un tik priecīgi nāk čomi iekšā un mēs visiem lepni kā saimnieki laižam visus iekšā un notiek tie koncerti. Un tas tiešām skaists laiks, atceros, ka tagad varēsim saprast, cik mēs veci esam, ka mēs tos festivāliem veidojām logo katru reizi. Tas notika Vecrīgas Eļikā, ja kāds atcerās Eļiku. Tajā Kaļķu ielā, kur mēs Paintā pārveidojām zināmu, tā teikt, zīmolu, logotipus atbilstoši festivālam. Piemēram, zināmais klubs La Roca, kurš atcerās paceļam rokas. Mēs viņu par ko mēs viņu varējām pārveidot? La Roca par La Panka, tā teikt, panku kultūras, Tad bija viens festivāls savukārt tika veltīts un pārveidots Hewlett Packard, HP datoru. Mēs pārveidojām, par ko mēs varējām pārveidot? Jā, silts, uz H sākās, jā, pareizi. Kā? Nav neviens. Uz hardcore, jā, HC. Hardcore mūzikai veltīts. Tad jau vairs neeksistējušā lielveikala Sky simbolu mēs pārveidojām par ko? Ska, tieši tā, mums bija Ska festivāls. Un šādā veidā mēs veidojām tos festivālus. Un tā bija tiešām superīga pieredze. Tas bija tāds prieks, laime ne tikai tusēt, bet arī to organizēt. Tāpēc 2016. gadā, kad Reinis teica, klausies,
Es te esmu taisu Valmieras vasaras teātra festivālu. Valmierā tas ir tāds ģimenēm veltīts festivāls, teātra festivāls, kas notiek teātrim pilnīgi neierastā vidē. Mēs nekad neļaujam nevienam neko taisīt uz skatuves. Visi mākslinieki brauc uz Valmieru, taisa tikai un vienīgi pirmizrādes, 2 nedēļas dzīvo Valmierā, un beigās mums ir kādas aptuveni 8 pirmizrādes dažādās pilsētas vietās, teātrim neierastās vietās, dažādiem vecumiem, no mazākā līdz pašā vecākajiem. Un mēs braucam, un Reinu saka, un es, protams, atceros, vai ne, patīkamās atmiņas, mēs braucam uz to festivālu un kopā ar sievu, un man ir vienīgā atmiņa, ir tikai tā atmiņa, kas mums bija tajā pamestajā viesnīcā, cik tas bija forši. Jo mēs divatā to darījām, un es aizbraucu, un pirmais mums bija norādījums, tur Valmierā ir tāds ekolaukums, kur būs Mare un Rols tajā tālaus taurētāja tajā pirmajā gadā. Viņi taisīja kopā ar Šipsī, un jābrauc uz turieni, jo tur būs ko darīt. Nu, labi, es no darba nebaidos, aizbraucam, mūs apstājāmies pie tāda milzīga angāra, vienkārši tāds milzīga angāra, un Reinis saka, nu, ka Mara un Rols taisīs tādu tā kā modes šovu, un viņam vajag tā kā mēli, un viņi ies pa to angāru cauri, un viss kā, un tas angārs ir jāiztīra. Un es tā, nu labi, bet mēs esam 2, un mana sieva tajā brīdī. Mēs pieejam no galā, atver tās duris, un tas angārs ir kaut 100 metri, nu, un tur viņas pilns ar drazu vienkārši brīdī. Nu tā, ka tur... Un tajā brīdī, kad es satiku Reini, es sapratu, un tas tiešām droši vien man tajā brīdī kaut kādā ziņā viss tas jaunības naivums pilnībā salūza. Jo es sapratu, ka Reinim sajā nav nekādas smaida. Viņš ir, tā teikt, izdomājis un apsolījis pašvaldībai, teātrim, finansētājiem, ka te būs festivāls. Viņa seja ir pilnīgi rūpēs par to, nekāda smaida. Mēs tur sākam kaut ko darīt, stumdam tur, un es saprotu, tur nav nekāda varianta. Tas ir pilnīgi galīgi garām. Bet tas neti par to, un es saprotu, ka tajā brīdī man salūst pilnīgi viss tas. Turklāt, Reinis ik pa brīdīm aizbrauc projām, jo viņam tur vēl kaut kādas lietas tur jārisina. Un es saprotu, jo parasti mēs divatā vienmēr visu daram, un tad, kad viens sašļūk, tad otrs davai, mēs varam, aiziet, un tad viens otru dzenā, un viņš brauc prom, un es visu saprotu. Un tajā brīdī bija tāda ritīgi pretīga sajūta, jo es sapratu, ka viss, es esmu pieaugušais. Kaut gan man tajā laikā jau bija, jau tur pie 30 gadiem, es esmu pieaugušais, tagad te ir iesaistīts liels piķis, liela atbildība, viss, nekāda prieka vairs nav. Un tā arī bija, vairs nekāda prieka vairs nebija, un tas pirmais festivāls arī bija tāds traumējošs, bet es nezinu, kāpēc es nākamajā gadā, droši vien, kaut kā varbūt vienmēr dzenos iekšā neizpildāmos, un es piekritu to turpināt. Un kāpēc? Nē, jo kaut kā likās, ka varbūt to vajag darīt, un turklāt Reinis teica, klausies, pirmajā gadā tu man palīdzēji, bet nākamajā gadā tu varētu būt, tā kā tehniskais producents. Man ir amats, viss. Tehniskais producents aiziet, tas labi skan. Un tad es vienā brīdī, kad tas viss atkal sākās, jau otro gadu es sapratu, tas, ka tev tas ir amats, nenozīmē, ka viss saprot to, kas viņam jādara. Un ka viņiem vienmēr ir jāstāst, ko darīt. Un tad sākās tāda, organizējot tos festivāli, sākās tāda baigā virkne ar tādām visādiem lažām. Tagad ātri, tā teikt, pārstāstīšu dažas no viņām, lai tas fināls, uz ko es vedu, jūs saprastu. Tātad viena no lietām ir jautājums. Kā jūs domājat, kas tādos festivālos varētu būt pati lielākā problēma? Bingo! Tualeti. Bet mums ir pat vesels tāds izveidojies pilnīgi tāds specifisks apzīmējums – tualetes papīra problēma. Jo tas stāsts ir pavisam vienkārši, uzreiz jau sapratāt, par ko iet runa. Skaidrs, ka turklāt festivāls jau notiek pa pilsētu visās vietās. Es braukāju no vietas, esmu atbildīgs par visiem, tur ir tās tualetes un viss pārējais. Un vienkārši viss notiek, un tad vienā brīdī tev zvana un saka, klausies, tajā toletē nav papīra vairāk. Kā nav papīra? Bija viens rullis, kur viņš varēja palikt. Tā kā, nē, tur cilvēki vienkārši iet,
Un saprot, ka tu dari to pirmo reizi, un tas tā nereāli, un tas vienkārši, un tu saprot, ka, un tāpēc mums izveidojās tāds teiciens, tolets papīra problēmas, tas ir tādas problēmas, kas ir fiziski ļoti maziņas. Nu, iedomājieties, rullis, tā kā tāda dūre, bet tev viņai ir jānogādā no pilsētas viena gala līdz otram, un tas ir jādomā momentā vienkārši. Tāpēc mums ir radušās tādas... Par toaletēm arī ir ļoti populāra tēma, visiem patīk. Arī bērniem, es ar bērniem strādāju, viņiem ļoti patīk kaku tēmas, tas nemainās, mums tāpat vienmēr patīk. Un par toaletēm, skaidrs, ka katrā vietā mums ir vajadzīgs toaletes, ja? Ja tas notiek brīvā dabā, tur ir jābūt toiletēm vispārējais, bet mēs skaidrs, ka mums nauda ir jātaupa. Un mēs tagad katru reizi, kur mēs aizbraucam, izpētam, vai tur ir toalets vai nav. Viena izrāda mums notika peldbaseinā, tukšā peldbaseinā, uzreiz, nepiečurāja peldbaseinu. Un es aizbraucu ar māksliniekiem, apskatos, un toalete ir, es uzreiz atķeksēju un pārbaudu, toalete strādā, viss ir kārtībā. Un tas parasti notiek tā kā pavasara laikā. Tas nozīmē 2 mēneši līdz festivālam. Toalete ir, viss atķeksēts, toju tur nevajag, un visur aiziet, ka pirmajai jau mēģinājumi, viss notiek, un pirmā izrāde. Atkal zvana man, klausies, kur ir toalete? Es tā, kur ir toalete? Nu, tur toalete. Nē, nav toalete. Es saku, kā nav, pats pārbaudīju. Ej, tur, pa labi, griezies tur. Viņi saka, nē, tā toalete nav. Es saku, kā nav? Nē, mākslinieki tur uztaisīja tādu džungļu istabu. Izrādēji. Es tā bāz, kāda džungļu istaba, vienkārši murks kaut kāds. Tā kā es aizbraucu un tiešām viņi ir ietaisījuši toaletē džungļu istabu priekš izrādes. Tā kā. Labi, mēs to ātri tur noorganizējām, bet kopš tās reizes vienmēr brīdina visus mākslinieks, ja viņi grasās tajā toaletē vienīgajā kaut kādas džungļu istabas taisīt, lai vismaz pasaka man kaut kā laicīgāk, ja? Un tad vēl viena lieta par tā kā viss notiek pilsētā, jā, un dažkārt mākslinieki, sevišķi pirmajos gados, tagad jau mēs gudrāk esam brauc vietas, skatīties pēc iespējas ātrāk, lai uzreiz ar tiem saimniekiem saprotam, starp citu vienīgā laža, kas mums nekad nav bijusi ar saimniekiem. Tur tiešām vienmēr ļoti atsaucīgi, viņi vispār neko. Un atbrauc viens no režisoriem, un viņš noskata vienu vietu tādā, viņš gribēja tādu štābiņu taisīt, izrādi par štābiņiem, bērniem un vispārējais. Un to mēs izdarām kaut kādā ziemā. Aizbraucām, apskatāmies, viss super, ideāli, viss pārējais, baigi labi. Atkal ir tas pienākties slavenās 2 nedēļas pirms Valmieras festivāla aizbraucām, un tur zālē, šitā ten ir. Mēs kur ir, neko vairs redzēt nevar, zāle tik tālu, šausmas vienkārši, ja. Vēl viena tāda lieta, es visu laiku, tas, ka uz zemes gabala stāv, dažkārt izrādes notiek, ka vienkārši uz plika zemes gabala elektrības skapis, ja? Nenozīmē, ka tur ir elektrība. To es nezināju, ja? Jo mums bija tāda traktopera, tur bija Eglītim ar Kalnozolu izdomāt izcila izrāda ar traktoriem un ekskavātoriem, un tur viss, skaidrs, ka tur būs mūzika, Toms Auniņš taisīja. Un elektrība ir viss kārtībā, un es tajā brīdī nebiju klāt, man atkal viņi atbrauc pirmo mēģinājumu, grib visu laiku stāvīt, nav elektrības. Saka, kā nav elektrības? Tur ir skapis, ejiet pie visu tagad zinu, vai ne? Viņi saka, nē, atvērām, tur nekā nav. Es tā, kā nav? Un tad es sapratu, ka tur, izrādās, ka īstenībā baigais čakars vispār elektrību pieslēgt, kur nav elektrība, tur vienkārši tur tā. Un tad labi, ka ir tie valmierieši, un tad vienkārši viņi vienkārši no blakus esošās lapenes, kaimiņš padēja to, lai iedod to kontaktu, iespraud iekšā un viss. Un viņiem izveidojās tiešām ļoti tādas patīkamas un foršas attiecības, visu laiku tajā lapenē sēdēja un tas. Un, redziet, es tagad atkal pozitīvi par to domāju. Elektrība nebija, bet toties viņiem bija labas tādas patīkams atmiņas. Un tā, ejot caur šitām visām tām lažām, brīvprātīgie arī ļoti labs. Pirmais skaidrs, katram festivālis ir brīvprātīgie, vai ne? Protams, tieši tā. Un pirmajā gadā mums tā kā uzrunājam caur jauniešu centru brīvprātīgos, atnāk tur tāds bariņš, izrunājamies, būs, jā, diemžēl. Es nevarēju iedomāties, ka ja pretī nav kaut kāds papīrs vai līgums, tad tā brīvprātība ir visaugstākajā līmenī. Viņi nāk, kad grib, iet, kad grib, un ierodās uz izrādi arī, kad grib. Un tad atkal tu skrien un to visu labo.
Nu, un tad vienā brīdī, šķiet, tas bija jau pēc 3. festivāla, kad tur bija viens tāds gadījums, kad izrādījās, ka tas bija tāds ritīgs punkts uz I, kad es teicu, nu, tā kā kaut kas ir festivāls beidzās, un skaidrs tā, kā tas notiek ne teātrim atbilstošās vietās, tur tiek savests viss kaut kas, un kad festivāls beidzās, tad ir tādas vientuļas dienas, kad visi ir notinušies, jo visiem jau tās 2 nedēļas ir tā piegriezušās un no priekiem un laimes, ka visi jau aizbraukuši projām. Tas viss ir jānovāc. Un tad vienreiz bija tā, kad vienā vietā, tāds liels laiders, tur bija liela uzbūve, tur viss kaut kas bija, un saimniece man zvana un klausies, Jāni, kad tie mākslinieki vāks visu to nost? Es uzreiz sapratu, kas par lietu. Es tā kā saprotu, viņi tur nav, jā? Nē, viņi forši no mums atvadījās un aizbrauc projām. Nu, tā kā. Nu, tad es sapratu, ka vien mums pašiem tas būs jānovāc. Un pēc tās reizes es sapratu, ka tu kaut kā vajag sistematizēt tos aplauzienus. Un tad es vienkārši apsēdos un izējot visiem šiem jau šķiet 3 gadiem cauri, es uztaisīju Valmieras vasaras teātra festivāla rokas grāmatu, kur es biju sīki smalki aprakstījis mūsu festivāla sadarbības veidu, kā mēs strādājam, un šajā rokas grāmatā bija aprakstīti sīki un smalki visi iespējamie likstas, lažas, neveiksmes, kuras mēs jau varētu izskaust pirms vispār mēs ierodamies Valmierā, un mēs to visu arī apzināmies. Un tas dokuments galu galā ir sasniedzis jau tādu stāvokli, ka tas ir viens no oficiālajiem dokumentiem, ko katrs mākslinieks pirms ierodās Valmierā. Viņi viņu iepazīstās, parakstās un zina, kā festivāls notiek, kurā brīdī ir festivāla atbildība, kurā brīdī ir viņa atbildība, lai šīs lažas nenotiktu. Un galu galā tāds pozitīvs kad šo dokumentu, pat es zinu, ka Nacionālais teātris arī vienā brīdī mums palūdza, lai paskatītos, un viņi pēc mūsu parauga arī sevi izveidoja šādu te rokas grāmatu. Paldies, paldies, paldies. Jā, šogad Valmieras vasaras teātra festivāls notiek katru gadu 1. pilnajā augustā saucamajā vīkendā. Ja? Šogad tas ir 7, 8, 9 un īstenībā, ja skatās uz priekšu, var redzēt, ka būs 27., 28., 29. un 30. gadā. Datumi jau ir zināmi. Tas ir teātra notikums brīvā davā, īpaši vietās, visai ģimenei. Mūsu mājaslapa ir valmierasfestivāls.lv, arī biļešu paradīzē var visas tās lietas atrast, un tie, kas nav bijuši, tas tiešām ir ģimenisks notikums. Šogad mums ir no zīdaiņu izrādēm līdz lielam notikumam sestdienas vakarā estrādē ar gadsimta kāzām. Mums ir aizvien vairāk starptautiski mākslinieki, kas kopā ar latviešiem, kas mums ir noteikums. Ja kāds ārzemnieks brauc pie mums, tad viņam obligāti jāstrādā kopā ar latviešiem. Veidojam teātra izrādes, un tas mēģinam, lai tas tiešām ir tāds jauks ģimenes notikums, kur mums pat ir tās ģimenes, kas brauc ar kemperiem, dzīvo un īrē visādas telšu vietas, un ko tik vēl ne, lai tās 3 dienas piedzīvotu Valmierā. Paldies! Paldies, Jāni, par to, ka atradi laiku atnākt uz mušu un izstāstīt par to, kā te ir gājis. Mēs gaidīsim tev vēl visādās citās mušās ar citiem stāstiem, un ļoti ceru, ka Valmieras vasaras teātra festivāls šoreiz noritēs bez tādām lielām nepatikšanām. Bet runājot par nepatikšanām, lai iet mūsu nākamais stāsts, Rēnis Suhānaus ar stāstu, kur sūdi, tur mušas. Kā jau mani pieteica, esmu režisors, scenogrāfs, es dažreiz arī aktierēju un attiecīgi darbojos uz skatuves, un man ir jābūt ļoti pārliecinošam, vienmēr smaidošam, un jāsaka, ka tas, ko es daru, ir labs, un jums ir jāpērk uz to biļetes, un diezgan dārgas tādā ziņā. Teiksim, mums teātra izrāda Valmierā 30 eiro biļete vai 32, ja nāk divatā, tie ir 64, ja aizbrauc ar mašīnu līdz Valmierai, tas jau ir 100. Ja jūs gribat iet akustikā paēst, tad jau ir 200 eiro. Tā kā par tādu piedzīvojumu. Tāpēc man ir jābūt pārliecinošam. Bet
Atgriežoties pie tā, tātad es biju supervizora studenta pozīcijā, kā praktikants, un jāiet praksē un jāatbalsta pedagogs. Un supervizijā tā, ka tu strādā ar vienu cilvēku vairākas sesijas. Ir 40 minūtes pēc mēneša atkal, tas ir tā 40 minūtes vai 45 vai stunda, kā jūs vienojaties. Lūk, un es ar vienu pedagogu strādāju un risinam tādus ārkārtīgi trakus jautājumus gan par izdegšanu, gan kā tikt galā ar bērniem, un ir arī vispār tās pārdomas, ko ar to skolu darīt un tā un tā un tā. Un tagad 24. novembris, tā ir Spēlmeņa nakts balva. Es esmu diezgan daudz tās balvas iegūs, un es atkal esmu bijis televizorā, tā teikt, uz skatuves teicis paldies un viss, un tā. Un nākamajā dienā, kas ir 25. novembris, man ir jābūt šie cilvēki uz to nodarbību. Un es atnāku, un man vienmēr ir tas, tā kā es diezgan daudz augstskolas esmu studējis, ka es uzreiz izslēdzu, un tā domāju, es vienkārši savu to darbiņu, tas praktikants atnāk, un pēkšņi tā skolotāja ir atnākusi no sērijas ar ziediem, ar furšetu, ar pārsteigumiem. Un es saprotu, ka man ir jāsniedz atbalsts, bet mums pa vidu ir tāds lielas smuka, kā saka, Spēlmeņa nakts balva, ziedi, panākumi vispārējais. Un man ir 45 minūtes, man ir jāstrādā ar to cilvēku. Un kaut kādā veidā, protams, es atradu to veidu, kā to balvu drusku padabūt aiz muguras un mēģināt strādāt. Bet kronis visam izrādījās, ka šī skolotāja pavisam iesaistīta arī tās balvas izgatavošanā, kur es esmu dabūjis. Tā kā dažreiz tā palīdzības sniegšana ir tas viss grūtākais, par ko es absolūti piekrītu, bet tas ir jādara. Es veidoju un organizēju lielus masu pasākumus. Esmu veidojis gan dziesmu svētkus, un arī festivālu. Tātad kaut kādas lietas, kas tiek pakļautas kritikai. Un tiek pakļauts publiskai kritikai, es kaut ko izdaru, un ļoti daudz cilvēki zina un var identificēt, viņš ir vainīgs. Ja es taisu dziesmu un deju svētkus, un scenogrāfijai iepirkums tiek izsludināts pēdējā brīdī, un Jānis Domburs pajautā Evai Juhņevičai, vai Suhanovs savāc tos 150,000, un tā Eva godīgi atbild, ka nē, un tā nav, jo tur ir ļoti daudz visādi problēma, bet cilvēkam nevajag daudz. Ja? Es aizbraucu uz savu dzimto Kandu, un man ļoti daudz pajautā, kur tu tos 150,000 liki. Ja? Un, jebkura tā neizdošanās, skaidrs, viņai ir seja. Bet kā es sapratu, ka kaut kādās problēmas situācijās ir jāsāk uzreiz darboties, bija mēs Kandavā, kad jaunieši bijām, organizējām kinovakars par Eiropas kaut kādu projektu bijām novinējuši un varējām rādīt filmas. Un bija sarunāta Kairieša filma, Puika, manuprāt, viņa saucās, un projektors, un mēs esam saslēguši un sanākuši cilvēki apmēram tikpat, cik jūs. Un tajā laikā filmas tik viegli nebija pieejams tajos straumēšanas servisos un tā. Un visi bija gribējuši redzēt to filmu. Un sāk skanēt un rādīties tā filma, un skaņa ir vienkārši briesma. Dažreiz var saprast, dažreiz nevar saprast. Bet bilde tāda laba. Mēs, protams, visi tā kā grimstam iekšā tajos krēslos aizmugurē, un vienkārši šausmas. Bet mēs esam sagatavojuši gan tēju, gan cepumus un cilvēku, un vairāk vecāku gadu gājumu cilvēku mēģina iespringuši to redzēt. Tagad beidzās tā filma, viņi nāk ārā, saka, paldies, ka jūs atradāt, žēl tikai, ka tā skaņa un tā, bet nekas vienalga jauka, un mēs piedodiet, lūdzu, mēs jums atgriezīsim tos 50 centīmus, ko mēs ņēmām par to. Nē, jaunieši tas, un lai jums ir tas. Un viss ir izgājuši ārā, un es pieeju pie tā projektora un pakustinu vadu, un vienkārši tas vads līdz galam nav iesprausts. Un kopš tā laika es vienalga, ja kaut kas nesanāk, es apturu, nav nekas traks, uzeju uz skatuves un saku, viss, mīļie cilvēki, tagad mums tāda maza problēma, cilvēki pārsvarā drusku pasmējās un viss var notikt. Bet, kā es teicu, būs arī problēmas ar likumu. Man nebūs viens stāsts, man tāda neliela kolāža, kas cerams savilks kaut kādu vienotu tēmu beigās. Es esmu iecerējis, ka tā tēma tiks savilkta. Tātad, jā.
Kā minēja, ir Valmieras vasaras teātra festivāls. Es ceru, ka kāds ir dzirdējis par to. Un tas ir tāds notikums, kas notiek Valmierā un notiek vasarā. Un pārsvarā teātri visi cilvēki skatās, ziemā ir pierasts. Un tad, kad mums pilsētas doma uzticēja padomāt tieši man par to, kāds varētu Valmierā būt kultūras notikums, jo Valmiera pārsvarā nesaistās ar kultūru, Cēsis saistās ar kultūru un Kuldīga. Kaut gan mums ir teātris pilsētā. Un mēs izdomājām, jā, tas varētu būt vasaras teātra festivāls. Un Igaunijā ir ļoti labi vasaras teātra festivāli, un mēs ar manu kolēģi Līju Lausu braucām ar aizlienētu BMW X5. Un tas ir svarīgi, jo mēs jutāmies ļoti labi tajā mašīnā. Mēs braucām uz festivālu Rakvērē. Mēs noskatījāmies izrādi, braucām no tās izrādes apakaļ. Tas ir tālu, tie ir arī līdz Valmierai 350 km. Un braucām, un kaut kur Igaunijas vidienē sāka nākt melni dūmi tajā mašīnai. Un tā kā es zināju, ka tehnikas problēmas nevajag ignorēt, tad mēs apstājāmies un sazvanījām autoevakuātoru. Mēs uzreiz sapratām, ka jāsūta no Valmieras, jo tas būs lētāk. Un autoevakuators pēc vairākām stundām, 3,5 stundām atbrauc. Autoevakuatorā parasti priekšā tātad ir 3 sēdvietas, tajās sēdē 3 cilvēki. Visi piedzērušies. Tas, kurš bija vismazāk piedzēries, bija pie stūres. Bet tas nebija cilvēks, kas strādāja uz tā autoevakuatoru. Strādāja uz tā autoevakuatoru, otru tie 2 cilvēki. Tad tā mūsu mašīna tika uzstaipīta augšā uz tā evakuatora. Un tagad radās jautājums, kā mūs vedīs. Mūs nevar paņemt tajās 2 vietās, kur mums būtu jāsēž, ar kuru būtu atbraucis cilvēks. Mēs sēdējām mašīnā. Nofilmējāmies ļoti asprātīgus video tajā mašīnā. No sākuma mēs, protams, gulējām, jo mēs bijām Igaunijā, un Igaunijā ir nikni policisti, un mums bija jābūt neredzamiem. Tā kā, kad tu skaties, kad var redzēt cauri, ka mēs neesam. Bet mēs pamodāmies ap 7 no rīta, tā zvalstoties, jo mēs Latvijas-Igaunijas robežu šķērsojām pa stigu kaut kur pretī Rūjienai. Un tajā brīdī, protams, mēs tā kā pacēlāmies augšā un sapratām, ka ir baigās ziepes. Bet vēl pēc dažiem kilometriem mašīna apstājās, noslāpis ir benzīns un noslāpis motors. Un man kolēģi, tā kā tie vīrieši staigā pa mašīnu, un mēs jau esam tā kā uz 2 mašīnām, es domāju, ja atbrauks vēl viens evakuators, tad mēs varētu būt tā kā evakuators uz evakuatoru, un mēs būtu tajā BMW. Bet viņi nevar saprast, mani kolēģi atver logu un jautā, bet vai jums nav beidzies benzīns? Un viņi saka, nē, no sērijas, ko tu, kā saka, sievieti saproti. Tādi, vīri. Bet pēc kaut kāda laika, jā, ir saganīta tāda kanniņa ar tā ļoti maz to degvielu, un tas benzīns tiek ieliets, un tad mēs dodamies tālāk. Un tas notiek tā, ka mēs tā kā kalnā augšā, un tad tiek izslēgta aizdedz, un mēs ripojam lejā. Ja kāds ir bijis Rūjienā, tad viņš zina, ka tur joprojām ir tāda benzīntanks kā vecos laikos, ka tā kā no sākuma samaksā, ja, un tad iet uz to lietu iekšā. Lūk, mēs iebraucam tie Rūjienā, vēl līdz Valmierai kaut kāds gabals, un pienāk viens tas vīrietis, tā tuk pie tā mūsu loga, un mēs atveram. Viņš saka, vai nevarētu avansā samaksāt 20 eiro? Mēs sakam, jā, ka 20 eiro varētu samaksāt. Paņem tos 20 eiro, tik, aiziet pie lodziņa, tuk. Labdien, man lūdzu to lielo pilsēnu saulu un pa pārējo naudu benzīnu. Un kaut kādā ziņā tas bija tas, kā sākās Valmieras vasaras teātra festivāls. Mēs sapratām, ka tas būs baigi jautri. Mēs izveidojām pirmo festivālu, mēs strādājām divatā, mēs iecerējām 5 milzīgas izrādes, mēs to darījām divatā un gandrīz no darba apjoma nomirām. Šobrīd to darbu veids pilnā laikā strādājot 5 cilvēki, daļai uz puslodzi vēl 10. Un mēs to darījām visu vieni. Mums viens no māksliniekiem viena izrāde festivālā nenotika. No iecerētajām 5 3 dienas pirms festivāla tika atcelta, vajadzēja atgriezt naudu, jo māksliniekam bija palicis slikti, kā saka, ar sirdi, un viņš neizturēja spriedzi, un tad arī es neizturēju spriedzi, un es tiku aizvests sazāļot ar tām nervu zālēm un gulēju tajā dārzeņa pozīcijā, man tika atņemts arī telefons. Bet kaut kādā veidā mēs no tā visa tikām cauri, un no bailēm, no šausmīgas kritikas piedzima tas, man doma, pirmais bija pieaugušajiem domāts festivāls,
Un man bija tā izjūta, ka es esmu tautas ienaidnieks un izgāzis visu to festivālu būšanu. Neskatoties to, ka bija ļoti labas izrādes, Tālavas taurētājs spēlēja dansoju un vēl nāca laukā. Sukas brīnišķīgi un igauņu viesizrādi. Un patiesībā diezgan labi, bet tā mana iekšā izjūta bija par to, ka es esmu izgāzies. Un tad tā mana recepte bija, es ārkārtīgi ātri sāku štukot, ko darīt, lai man nebūtu sajūta, ka esmu izgāzies. Un es izdomāju nākamajā gadā taisīt bērniem paredzētu festivālu ar daudz izrādēm par mazāku naudu. Mēs taisījām liela budžeta izrādes, kuras, kā saka, ja viņi nav, tad tiek pazaudēta liela nauda, bet mēs sadalījām daudz mazas naudas, tā kā bikibukus tādu. Tik. Un tad, un tu viss labi nostrādāja. Bet tās manas bailes, kuras es kaut kādās brīdī sapratu, ka man ir ar viņām jācīnās. Tas trakākais moments bija, es esmu dziesmu sēkos bijis scenogrāfs, un es taisīju, ja kāds ir deju svētkus Daugavas stadionā redzējis, tad bija tādas no spoguļiem tāda scenogrāfija, kad, nezinu, 18. gadā vai kad. Un tā, kad skatās no stadiona vai televizorā, tie tādi mazi spogulīši, kur tā mirguļo, bet tad, kad pieiet tūmā, tie ir 2x2 metri tādi milzīgi plasmas, tādi, kā saka, milzeņi, un viņi ir tajā, mājas augstumā, 30 metri. Lūk, un kā jau parasti Latvijā, mums ir 2 lati, taisam lielāko šovu pasaulē. Es esmu iecerējis ļoti ambiciozi, ka būs viss tā spoguļu siena, katrs tas spogulis grozīsies šitā te. Mūsu brīnišķīgie un ārkārtīgi radošie latviešu meistari izdomāja, ka tātad, protams, normāls mehānismus, kas maksā vairāk tūkstošu gabalā, mēs nevaram atļauties. Katram tika pierīkot viena Jasper urbmašīna ar vītnistienu, kas tā grieza. Un kaut kādā veidā čaļi brīnišķīgi bija izdomājuši, ka tur var piestrādāt klāt iPhone smadzenes viņam un tā kā, dabūt tur adresi un tā. Un tas viss ļoti labi strādāja. Tad, kad mēs naktī sēdējām divatā, tad es teicu, iedod man lūdzu tur B16, tur to spoguli, to, un viņi visi labi strādāja. Bet tad, kad atnāca viss tas dejotāja bars ar saviem telefoniem, tad viss apstājās un nekas nekustējās. Protams, tas atkal bija brīdis, kad es sapratu, es esmu iztērējis milzīgu naudu un esmu tautas ienaidnieks. Bet mēs atradām veidu, kā tur daži spoguļi pat tiešo, kā saka, saliekot un beigās nevis kruti ar telefonu, bet čaļi šitā te tā kā uz slēdžiem, šitā es viņiem kliedzu rācijā tagad un viņi tā spied tās pogas. Lūk. Bet vēl nākamais triks bija, ka tie spoguļi bija piestrādāti pie tāda saplākšņa, laminēta, laba saplākšņa un ar vājprātīgi daudz līmēm, visa veida, lai viņi nekādā gadījumā nenokrist nost. Bet neviens nebija pareiķinājis, ka no otras puses spīd saule un to saplāksni izkausē, un tad, kā saka, tā līme turās, bet ir līme, plasmas tas spogulis, bet tas plasmas sāk kust, un tie spoguļi tā lēnām sāk krist nost. No tās skatītāja puses tas izstāsta tā, ka tāda maza zelta lapeņa tā kā rudenī. Bet tur ir 30,000 dejotāji apakšā. Un es tā sēžu, tur es zinu, ka tas ir vienkārši sasūdīts un milzīgs plasmasas gabals, 2x2 metri, kas nāk vertikāli lejā, tur cilvēki pāršķelt uz pusēm. Un man prasa... Reina, vai mēs varam turpināt mēģinājumu? Tur sāk jukt tā scenogrāfija, un es zinu, ka tas mēģinājums ir jāturpina. Un tajā brīdī es uzņemos to atbildību, es saku, jā, mēs varēsim, un es skrienot uz turienes sazvanu cilvēks, man bija meistari, kas ir tur, es saku, tagad visi augšā virs vārtiem, kur iet ārā cilvēki, izurbjam katram spogulim caurumu, ar savilcējiem taisam ciet un daram. Un tās bija manas trakākās dzīves ekstrēmas stundas, 2. Kad es zināju, ka mans lēmums daram, ka tā ir mana galva, kura kritīs, ka es būšu vienkārši slepkava tajā brīdī. Un tas atkal bija tas brīdis, kad es zināju, ka es eju un es esmu tas tautas ienaidnieks. Un es braucu mājās, Pārguras un pat Pērnavas ielu, un Čaka ielā uztaisu kreiso pagriezienu. Un tas ir tā kā 3 no rīta. Un policija ieslēdz savus bākugunis un apstādina mani un saka, kungs, jūs pagriezāties kreiso. Un es saku, jā, es zinu, vainīgs. Izņēmu, kā saka,
plasmasas gabalu dodu policistu kungam. Un tas plasmasas gabals izrādās bankas karte. un policists saka, jā, nu tad lūdzu kāpēt ārā, jūs, kā saka, pārbaudu uz narkotikām, uz alkoholu. Tas varbūt atsaucās uz to, jo man lūdza pareklamēt savu šo uzstāšanos sociālajos kontos, un es atbildēju, ka man ir tikai vienīgi bankas konts, jo man nav nekādu sociālo tīklu. Bet tuvojoties jau noslēgumam laikam, savā stāstā es atkal organizējot festivālu, atkal nokļuvu likuma kā sakt, nepareizajā pusē, jo bija Covid laiks un nedrīkstēja būt tās ballītes. Bet mums izdevās Valmieras vasaras teātra festivālu. Mēs trāpījām katru reizi, tā kā, kad tos šausmīgos noteikumus atcēla tā kā jūlija vidū, un mums tieši tajā augusta nedēļas nogalē drīkstēja kaut kas notikt ar tām neprātīgajām distancēm, bet tā kā mēs esam āra festivāls, tad tas bija daudz labāk nekā mēs būtu iekšā, un tad tas festivāls tā kā nebija. Bet es izdomāju, ka mēs taisīsim distancēto disko. Attiecīgi arhitekti uzbūvēja tādu speciālu no kokiem, tādu grozu sistēmu, kustīgi, ļoti labi. Viņi tā kā vējā tiešām kustējās, starptautiska arhitekta vasaras skola brīnišķīgi paveica darbu. Un tā, bet kaut ko mēs tur nebijām sareiķinājuši ar pasākumu laikiem, un attiecīgi viena izrāde drusku ievilkās, un tā diskotēka sākās 15 minūtes vēlāk, bet tā nebija vienkārši diskotēka, bet tur bija mākslinieki saveidojuši tādas tiešām stundu garu programmu, katrs ar runājumu tekstu un tā, un bija skaidrs, ka tas pāries viss pāri 15, vismaz reāli tātad 20 vai pusstundu tiem 12, kas ir saskaņoti un tā un tā un tā. Bet mēs vienmēr mums jāsaskaņo valsts policijā, pašvaldības policijā, viss ir saskaņots, izdarīts un tā. Un es arī tajā, jau, kā saka, izgājis visādām ellēm cauri, esmu pietiekami arī, kā saka, apņēmīgs. Un mūsu tehniskais direktors saka, tajos 12. Reini tā diskotēka iet, bet izskatās, ka nebeigsies. Reini ir jābeidz tā diskotēka, mums tūlīt brauc policija. Un es saku, piedod, man viss te ir sakārtots. Kā saka, pašvaldībnieki ir noziņoti, pašvaldības policija. Un iet 15 minūtes pāri, un parādās pēkšņi valsts policija, nevis pašvaldības policija. Kurš te galvenais? Kā saka, es galvenais. Nāciet kāpiet busā. Un es iekāpu busā, un tur ir mani bērni, maziņi, 3 gadi un 8 gadi. Viņi kliedz, jo viņi, protams, ir šokā, ka viņi tēvu, kā saka, arestē policiju. Es saku, vai es policistu kungiem, vai es drīkst izkāpt vienkārši pateikt, ka viss kārtībā, ka es uzraktu, to, kā saka, to protokolam mēs sarunāsim un es būšu apakaļ. Nē, jūs nekur nekāpsiet ārā, tiek liedz ārā, diskotēka ir beigusies, visi cilvēki uztraukušies, arī stāv apkārtam tai policijas mašīnai, nikni uz tiem policistu kungiem, jo viņi neļauj man pie tiem bērniem izkāpt un tā. Bet, man tiek jāsniedz liecība. Es tagad sniedzu liecību, policistu kungu kā jau raksta, tā viņi raksta, tā viņi cenšas pierakstīt to visu, ko es arī stāstu par saskaņojumiem un to vispārējo. Un tagad viņi man pasniedz papīru un saka, ka man tagad ir jāparaksta tas, ka es piekrītu. Es izlasu, es saku, es nevaru piekrist tam. Viņi saka, nē, vienkārši parakstu, ka tu piekrīti, citādāk mēs vedam tevi projām. Tagad tie bērni ārā kliedz, es domāju, es braukšu projām policijas busiņā, tas varētu beigties arī pavisam traki. Es domāju, ja man ir jāuzraksta tas vārds, ka es piekrītu, tad es parakstīju tā, ka piekrītu tam, kas ir rakstīts, piekrītu tai informācijai, kas šeit ir rakstīta, tikai ne tādā secībā un formā un kontekstā, kā tas ir pierakstīts šajā protokolā. Tad beigās es to parakstīju, policistu kungi man, kā saka, neko sliktu neteica. Un beigās mani nevis tiesāja, bet inspektori, tas ir zemāks tiesas slānis, atzina par vainīgu un administratīvi sodīja un uzlika minimālo to sodu, jo beigās jau policijā tas tika saprasts, ka būtībā jau es tiešām centos labi darīt, bet tāpat likums ir pārkāpts. Bet par prezidentu es vairs nevaru būt. Bet tā noslēgumā
Bet reiz es tomēr tas prezidents biju, jo es esmu darbojies ne tikai deju svētkos, bet reiz arī mēģināju, kā saka, sev pierādīt kā dziesmu svētku režisors. Un tur tā, ka priekšā ir tie 16,000 dejotāji, un otrā pusē 33,000 skatītāji. Un tur tas režisors vairāk ir tāds organizators. Tā kā tagad tas tieši tad, kad notiek pasākums. Un blakus man ir cilvēks, kurš ir sarunāts, ka runās prezidenta vietā. Jo ģenerāla mēģinājumā nav prezidents, bet tajā pašā koncertā ir prezidents. Un viss kārtībā, tagad mums būs runa, tās es jau skatos, kas tālāk uz priekšu, un tas cilvēks, kas man sēž blakus, viņš saka, tā, es tomēr nerunāšu. Es nevaru, to cilvēku ir par daudz. Un es tā, man tagad nav tā prezidenta, jo tas ir jāierunā, zidānāk televīzija to nezinās, nevarēs izdarīt, un tā. Un es saprotu, ziepes, man būs tagad jārunā kā tam prezidentam. Un es eju uz tās tribīnes, un, protams, ka tur ir neskaitāmas lietas ar to etiķeti, nedrīkst te pultī, kas ir prezidenta pulcē darba un skārties ar rokām. Es pirmais, ko izdaru, uzlieku rokas, un tā pilnīgi čomiski pret to tautu, kā saka, mīļie draugi, sveiki, es neesmu prezidents, bet rīt te būs prezidents, un šodien viss būs labi. Un tā, būtībā glābi to situāciju kaut kā mēģināt noeja nost, un, protams, atraujos par to, ka protokols tagad klieks, kā es esmu tur, ko tu nepareizi darījis, un tā. Bet visas tās trakās un foršās lietas, ko izdodās izdarīt, es noslēdzot arī šo brīnišķīgo, kā saka, ierakstu šim podkastam, gribētu ar tādu stāstu, ka tās kaut kādu savu baili pavisam iznīcināja. Es jau agrā samlīdzinoši jaunībā, un tas notika tā. Mums bija grupa, kurā mēs spēlējām mūziku, bet mēs nebijām tādi labi muziķi. Bet lēnām mēs ar enerģiju ņēmām, un forši uzstājāmies, tā grupa saucās vienā tādā nosaukumā, un tad es to izstāstu, tā nav tā grupa, tā cita, kas un tad dažādu kolīziju rezultātā mēs nokļuvām tādā situācijā, ka mēs ar Jāni Znotiņu, kas ir arī mans kolēģis un otrs programmu direktors festivālā, dibinājām duetu Sūdi. Jo tas izslēdz kritiku. Pilnīgi galīgi. Un mēs droši uzstājāmies, kā saka, visādās vietās, mums nebija dziesmu. Mēs atnācām, paskatījāmies, publika ir tāda, jārēģē tādā veidā, kā saka, gāzām. Un tā mūsu kulminācija, mēs ļoti daudz uzstājāmies grupā festivālā Pozitīvus un tā. Un man likās šāds tas moments, ka tu, un tajā grupā Sūda mums tas princips ir tāds, ka tiešām mums nav ne mēģinājumi, ne dziesma, nekā, mēs vienkārši braucam, kāpjam uz skatuves un vienkārši būs, nebūs. Un tikai 2 reizes ir bijis tā, ka mēs tiešām esam nomētāti ar atkritumiem vai kaut ko tam līdzīgi. Bet pārsvarā mums tas pasākums aiziet. Un kur Sūdi, tur, kā saka, arī mušas, vai ne? Tā kā paldies par iespēju būt šeit. Tā kā jau es jums teicu, šī ir īpaša epizode, kur diezgan ātri beidzas. Mums te ir tikai 2 stāsti, jo mēs gribējām palaist šo epizodu tieši pirms teātra festivāla, lai visiem atgādinātu par to, ka tas notiek, un lai visi varētu nopirkt biļetes un aizbraukt un izklaidēties uz Valmieru. Paldies Jānim, paldies Reinim par to, ka izstāstījāt stāstus. Piefiksējiet to, ka muša tagad notiek arī klātienē, tagad ir mušu sezona, kā jau jūs to noteikti esat pamanījuši. Pasakojiet mums sociālajos tīklos, iepriekšējais pasākums mums notika Āgens kalnu tirgū, pirms tam mēs bijām Smilgā, nezinām, kur mēs būsim augstā, bet noteikti kaut kādā stilīgā foršā vietā. Tā kā sekojiet mums līdz sociālos tīklos un bučiņas no manis, no Džemas, no Martas, no Agatas, no Anetes un Annas un, protams, arī Linarda. Tiekamies pavisam drīz. Atā!